Sveiciens visiem no Himalajiem. Esmu atkal Indijā, atkal klosterī, kā katru gadu. Lūk, templis aiz muguras. Un atkal ir Pitru Pakša laiks, kad ir laiks palīdzēt saviem aizgājušajiem senčiem, veicot speciālus rituālus, lai palīdzētu šīm te dvēselēm, sniegt viņiem atbalstu ar klostera priesteri Indijā. Un grupā man ir cilvēki, kuri ir veikuši ar manu priesteri šos rituālus jau citus gadus un turpinās to darīt arī šeit uz vietas jau paši. Bet jums ir piedāvājums, ka es jūsu vārdā, jūsu vietā, kā jau iepriekšējos gadus, veicu šo te rituālu. Un cilvēki sniedz ļoti sirsnīgas un skaistas atsauksmes par to, kā viņi saņem ziņas no saviem mirušajiem senčiem par to, ka viņi jūtas priecīgi un pateicīgi un ka viss viņiem ir ļoti labi pēc šī te rituāla. Es pats personiski cenšos šo te rituālus taisīt visur, kur es vien varu, katru gadu, un arī izjūtu milzīgu svētību no saviem senčiem, pateicību no viņiem par šo te atbalstu, kur viņi saņem. Un, droši vien jau zinat, ka manā uzskatu sistēmā tas ir viens no svarīgākajiem darbiem, ko mēs šeit uz zemes varam paveikt, ir palīdzēt aizgājušajiem senčiem, lai viņi var tikt ātrāk un straujāk uz labākiem eksistences slāņiem, nekā viņi to ir paveikuši paši savas dzīves laikā. Es ļoti gribētu ticēt, ka būs kādi cilvēki, kas arī pēc manas nāves veiks šādus rituālus, lai arī es saņemtu šādu te svētību un atbalstu. Tā kā, ja jums ir interese, ja jūs jūtat, ka jūs esat savā dzimtā, savā ģimenē, tas cilvēks, kurš šo te var darīt, tad tas sniegs, protams, milzīgu svētību ne tikai aizgājušajiem senčiem, bet arī jums un, protams, arī jūsu bērniem, jo tāpēc, ka arī jūsu bērni ir saistīti ar jūsu senčiem. Tā kā dodiet ziņu, rakstiet, sarunāsim, veikšu šos te rituālus priekš jums. Nevis es veikšu, bet, tā kā, jā, jūsu vārdā būšu kopā ar priesteri un izdarīsim visu, kas ir nepieciešams šajā īpaši labvēlīgajā laikā. Protams, jebkurā laikā jūs to varat darīt, vērsties pie manis un es to visu izdarīšu, bet tagad, kad ir veļu laiks, tad šī te it kā neredzamā smalkā pasaule mums ir daudz tuvāk, daudz pieejamāka un varam jaudīgāk šo te atbalstu sniegt.